Esiet sveicināti Rīgas ziemas kausa 3. posmā. Lai gan apstākļi mums ārā ir diezgan pavasarīgi, tāpatās cīņas solās būt kārstas, kā dzirdam. Pirmās automašīnas jau devušās trasē un skatīsimies, kāda tad mums beigās būs rezultāti. Roland, parasti mēs tiekamies vasarā biķerniekos, šoreiz ziemā. Kā tad izdomāja atbraukt uz biķerniekiem uz Rīgas ziemas kausu? Bija brīvs sestdienas rīts un cerēju uz bišķi vasarīgākiem laikapstākļiem, kā jau Grigals solīja, bet ir kā ir un ir forši. So, Andrew's second time in Riga. How did you think of coming here? It's a very nice track. I was watching by Facebook, so I love it. Very more speed, more corners, so I love it. Ļoti patīk trasa, ļoti fantastiska, gan ātrums, gan tehniski, jo kartiņa trasa ļoti patīkam. Kā bija tur atrast to balansu uz tā slidenā, cik ātri, cik neātri var braukt? Grūti. Īsās, kad nekā tur nav trasās, bet tomēr ir ledus. Nu, es tā saprotu, ka pirmo reizi piedalies Rīgas ziemas kausā, jā? Jā, nu tā sanāca, kad satraumējos rudenī, salauzu atslēgas kaulu, un līdz ar to ziemā nevarēju braukt ar snowboard, kas man ļoti patīk. Un, garos brīvdienu vakaros sēdēju pie datora un beigās nopirku mašīnu. Un, jā, izdomāju, ka jāapmēģina uzbraukt un paskatīties, ko tā mašīna spējīga un kā tas ir. Uz ielām mēs to nevaram darīt, jā, tad ir forši iespēja trasē to izdarīt. Kā tev pēc kartinga ir iekāpt mašīnā? Kā patīk? Man ļoti patīk, bet ir liela atšķirība tomēr. Kur ir tā lielākā tāda atšķirība? Jo kartingā jau tu esi liels meistars. Jā, kartingā man ļoti labi veicies, bet šeit tomēr ir jāsāģas ar rokas skarbi, tādēļ ir atšķirība. Pirmo reizi Rīgas ziemas kausā, kā tev patīk, kā tev iet? Man iet ļoti labi. Pirmais iebrauciens bija bišķi grūtāk, bija jāpiešaujās pie mašīnas un pie trases, bet man ļoti patīk, liels prieks, vajag interesanti braukt pus trasa ledu un otru pusi ar diezgan labu saturu asfaltu, tā kā jā, interesanti un labi iemācīties. Un cik grūti vai viegli ir pie tiem dažādiem apstākļiem pierast un aprast? Priekš manīm baigi grūti ir, jo es vispār neesmu pieradusi braukt ar tādām mašīnām pirmajā vietā un otrā. Protams, arī ar tiem savādākiem laika apstākļiem un tik maz apli vispār ir, kuros var kaut ko pamācīties. Tā kā grūti dabūt tādu tīru apli kopā. Ko no rīta padomāji, kad izstaigāja trasi, kas ar to sagumu? Mešs mani ļoti sabiedēja. Tīrs ledus ar vasaras riepām nav mana stihija, bet cik varējām, tik centāmies. Nu, kā bija dienas gaitā izdomāt, ko darīt ar tām riepām? Tu tur mainīji turpu šurpu? Jā, bet šeit, man liekas, ka vairāk nostrādāja pieredze. Es domāju, man par cik viņa nav tik liela uz šī tik slideniem apstākļiem, tad cepuri nost meistariem. Ļoti interesanti. Pirmajā braucienā taustoties mēģināju saprast vispār, kas Alkonijā aiz meža notiekās, ja tur ledus ir un kā tā mašīna turās. Man bija liels acis ienākot iekšā kartodromā, kad Audīši vienkārši taisni sāk iet un visu neko nevar izdarīt. Bet baigi forši, ka pašās beigās tur uzķēra asfaltu un es iegriezos tajā līgumā iekšā. Un katru reizi ātrāk sanāk. Un skatos aplaikus, jā, tad esmu nometis jau 11 sekundes nost. What tires were you driving? Snow. Snow tires, yeah. I was watching others going with rain tires and semi-slicks, so I tried with this. I don't know. Conditioned, I know. Yeah, yeah. Because in Lithuania now it's winter. In here it's like spring. Spring, yeah. Tajā vienā braucienā 4D3 izšķīrās pa 0,16 sekundēm. Kā pēc tam jūties un vai zini, kur bija tā 0,16? Es zinu, kur bija tā. Kur bija? Sajūtas. Kur bija tas 0,16? Galā ledu atkal izsīdēt par trāko ārā, nepamanīt, tur ledus ir. Nu un salīdzinoši ar iepriekšējiem posmiem, kā tev patīk labāk pa šādiem ātrākiem? Pa šādi, man patīk ātrums. Labāk ātrums ir. Ja pirmajā braucienā bija viss labi, es domāju, bija ļoti labi. Otrajā braucienā ar motoru nepaveicās tomēr. Un trešajā man tomēr pātri iegāja un uz sniega uzbrauc. Un kā bija atkal pabraukt ar Evo pa asfaltu? Super. Nebija jau no rudens braukt. Nevar sagaidīt vasaru. Un kā domā uz noslēdzošo posmu? Atbrauks, neatbrauks, vai atkarīgs no apstākļiem? No apstākļiem. Ja būs šidāks, tad atbraukšu. Ja būs ziemīgāk, tad noteikti nē.
tev tomēr tas vairāk vasaras aparāts. Jā, un nav arī atbilstošs riepas. Nu, un kā ir āķis lūpā? Jā, ir, principā ir tas, ko es biju sagaidījis, ir forši. Visi iet noteikti uz priekšu, jā, var riktīgi redzēt, ka katru apu man sanāk labāk un labāk. Lūk, Rīgas ziemas kausa 3. posms ir noslēdzies. Visu dienas garumā mums bija mainīgi un mānīgi apstākļi, kas ievilināja slazdā nevienu dalībnieku, bet beigās viss, protams, ir beidzies labi. Un par beigām runājot, mums noslēdzošais Rīgas ziemas kausa posms 4. būs 24. februārī, tā kā tiekamies tur.